Sveiks, Ernest! Kā tev šonedēļ pa skolu? Normāli. Vai kabatas naudu iztērēji? Nē, man izdevās ietaupīt, jo netērēju to sīkumiem. Es krāju ritenim. Oho, es arī gribu riteni. Tad sāc krāt. Bet viņam taču vēl nav kabatas naudas. Kas ir kabatas nauda? Nu, kā lai tev to izskaidro? Tūlīt būs mājās tētis, viņš visu pastāstīs. Tēt, Ernest teica, ka viņam ir kabatas nauda. Vai tā ir nauda, kas glabājās kabatā? Mēs ar mammu katru nedēļu iedodam naudu Elzai un Ernestam, lai viņi paši varētu nopirkt sev nepieciešamās lietas. Tālūk ir kabatas nauda, un ja to visu neiztērē, tad var arī iekrāt. Es arī gribu krāt, bet man nav kabatas naudas. Kad sāksi iet skolā, arī tev būs kabatas nauda. Vispirms ir jāiemācās naudiņu glabāt. Ernest, kur tu glabā naudu? Ikdienas vajadzībām makā, ietaupījums krājkasē. Paskaties! Man gan neizdodas sakrāt. Vienmēr uzrodas kādi tēriņi. Jā, tas nav viegli, bet izdomā labu mērķi un sāc krāt. Labi, mēģināšu. Jūsu vēlme krāt naudiņu ir laba iecerē. Tas palīdzēs ietaupīt ģimenes budžetu. Kas ir ģimenes budžets? Par padarīto darbu mēs ar mammu saņemam algu, un tā veido mūsu ģimenes budžetu. Mēs plānojam, kā nopelnīto naudu tērēsim. Samaksājam par mājokli, elektrību, telefoniem, bērnu dārzu, Ernestam par pusdienām, pērkam pārtikas produktus un plānojam kādu apģērbu, un citas lietas vajadzētu iegādāties. Bet Elzai pa pusdienām nemaksāja. Elzai skolā ir brīvpusdienas. Katru mēnesi mēs atliekam arī noteiktu naudas summu drošības spilvenam. Kas tas tāds? Tā ir nauda, ko uzkrājam neparedzētiem izdevumiem. Atceries, pagājušajā mēnesī mums vajadzēja nopirkt jaunu veļas mašīnu, jo veco vairs nevarēja salabot. Es arī papildināšu ģimenes budžetu, jo sestdienās strādāšu veikalā. Kā es varu papildināt ģimenes budžetu? Un es? Jums katram ir savi pienākumi mājās. Tas ir jūsu ieguldījums. Tēti, kur jūs ar mammu glabājat naudu? Bankā. Katru mēnesi mums ieskaita algu bankas kontā. Mums ar mammu ir karte, kas ir kā atslēdziņa, lai tiktu pie bankā esošās naudas. Ar karti mēs norēķināmies par pirkumiem veikalā, dažādiem pakalpojumiem un izņemam naudu no bankomāta. Atlikusī nauda glabājas bankā. Vai ir droši naudu glabāt bankā? Mūsuprāt, tā ir visdrošākā naudas glabāšanas vieta. Ernest, kā tu domā, vai mēs varēsim vecākiem palīdzēt krāt naudu? Ja jūs bieži neprasīsiet nopirkt kādu jaunu mantu, tad jā. Es jums neprasu daudz. Nu, tikai dažreiz. Man prieks par jūsu apņemšanos palīdzēt. Tikai jums jāsaprot, ka visu, kas iepatīkas vai kārojas, nopirkt nav ne iespējams, ne arī nepieciešams. Jā, es tikai tagad saprotu, ka naudu nevajag tērēt visādiem sīkumiem. Dod 5.